nākošie Eiropas parlamenta deputāti kandidāti, uzņēmēji, CSA Latvija biedri un tiešraides skatītāji. Mani sauc Agnes Alksne Bensone, un šo debati ar Eiropas parlamenta deputātu kandidātiem rīko biedrība Latvijas korporatīvās sociālās atbildības platforma, kas ir dibināta jau pirms 10 gadiem, un mums kā šīs biedrības biedriem ir ārkārtīgi svarīgi virzīt atbildīgu, ilgspējīgu tiesību aktu regulējumu, lai mēs varētu sekmīgi veikt savu darbu un būt konkurētspējīgi. Mūsu mērķis ir izglītot sabiedrību par ilgspējas jautājumiem, tātad virzīt šo tiesību aktus, kas stiprina uzņēmumu ilgspēju un jaunu zaļās ekonomikas piedāvātās iespējas, kā arī atbalstam savus biedrus dažādus rīkus piedāvājot uzņēmumu efektivitātes uzlabošanai. Mēs uzskatām, ka ir jāatrod meistarīgs līdzsvars, kā nopelnīt naudu, lai mūsu nākamajām paaudzēm būtu tikpat labi apstākļi, kā mums, varbūt vēl labāki. Un mums līdz ar to ir jārespektē šīs ekonomiskās iespējas, sociālās robežas vai paplašinātās robežas vai vides resursu ietekme. Mēs šobrīd strādājam pie vairākiem Eiropas Savienības tiesību aktiem, direktīvām, regulām, kas ietekmē un maina biznesa modeli, piemēram, pie ilgspējas ziņošanas direktīvas. Esat par tādu dzirdējuši, vai ne? Pienācīgas rūpības direktīvu par cilvēktiesībām un vides jautājumiem, atmežošanas direktīvu, pakalpojumu pieejamības direktīvu, taksonomiju, aprits ekonomikas pasākumu plānu un saistītās direktīvas, piemēram, par iepakojumu un dažādiem nozaru regulējumiem. Eiropas parlamenta vēlēšanas notiks 8. jūnijā. Ir reģistrēti 16 kandidātu saraksti. Mēs šodien diskusijā piedalīsies 7 politiskie spēki, kas tad vēlās pārstāvēt mūsu intereses Eiropas parlamentā. Ines Vojka, Kustība par. Labdien! Mārtiņš Staķis, Progresīvie. Jā, Artis Pabriks, Latvijas attīstībai. Inese Vaidere, Jaunā vienotība. Jā, Reinis Pozņaks. Un Māris, jā? Jā, tad mums ir Māris Sprindžuks no apvienotais saraksts. Latvija, kurā ir Latvijas zaļā partija, Latvijas reģiona apvienība un Liepājas partija. Harijs Rokpelnis, jā, labdien. Armands Krauze no Zaļo un Zemnieku savienības un Tāls Linkaits no JKP, Jaunā konservatīvā partija. Un, jā, mums bija... Un Kulberkungs, labdien, apvienotais saraksts. Tātad paldies par jūsu atsaucību laiku šajā karstajā ārkārtīgi dienā būt šeit klāt un diskutēt par šiem jautājumiem. Gatavoties šai diskusijai, mēs izskatījām jūsu partiju programmas, kuras jums obligāti jāizveido 10 000 zīmēs, viss, kas mums kā sabiedrībai svarīgs, tātad esat iekļauši. Un lielākai daļai partijas piedāvā ļoti atšķirīgu redzējumu par Eiropas Savienību, zaļo kursu un ceļu uz klimatneitralitāti. Saistot enerģētisko neatkarību ar atjaunojumiem energoresursiem, vai, piemēram, uzskata, ka klimata mērķi mums nav jāsasniedz, vai ka tas ir jādara pilnīgi savādāk, un arī pauž ļoti atturīgu nostāju, ko mums darīt ar zaļo kursu. Un vairāk politiskie spēki izsaka viedokli par CO2 emisiju kvotu sistēmu, ka tā ir tāda schēma, un viss cits ir ļoti interesanti lasīt. Un tādēļ mēs šodien gribam ar jums uzdot tieši, kas ir jūsu tieši tas viedoklis par tām iespējām. Tādēļ mēs sāksim ar tādu ātro atbilžu jautājumu sesiju. Mēs mēģinām tātad iekļauties laikā, lai tiktu visi pie vārda vienlīdzīgi. Un tātad noskanējot no sākuma, kur jūs atrodaties ar savu viedokli. Tātad, pirmais jautājums. Kā jūs uzskatiet, cik karsta tēma būs ilgtspēja un tās regulējums jaunajā Eiropas parlamenta sasaukumā? Jūsu atbilžu varianti. Karsta, silta, vēsa, salta, nav viedokļi. Kurš sāks? Vienā vārdā. Vienā? Jā. Tēma... nu labi. Paldies. Tēma būs siltā komplektā ar zaļo kursu. Nu, man par jūtību grūti pateikt, karsta vai silta, principā. Tēma būs karsta un tai jābūt karstai, jo jāturpina iesāktais, bet tam būs pretestība.
silti, jo lielākās proeiropiskās partijas to atbalsta. Es domāju, ka lielākās diskusijas būs par to, kā tas skars mazos vidējos uzņēmumus. Bez variantiem karsta. Jā, karsta. Manuprāt, ļoti karsta, jo būs viedokļu clash, nopietnas clash. Jūs esat ieslēgts mikrofons, ja? Daļā labi. Okay. Es domāju, vienai partijai pietiek, ka viena balss, nevis divām. Tā vajadzētu. Jā, mēs varētu tiešām vienoties, ka viena partija atbild vienreiz. Jā, tā arī daram. Paldies. Tad nākamais jautājums. Kā jūs uzskatiet, cik jābūt aktīvai Latvijai zaļā kursa un ilgtspējas jautājumu aktualizēšanai Eiropas Savienībā proaktīvi? Atbilžu varianti. Aktīvai zaļās ekonomikas virzienā, nogaidošai, pasīvai, strādāt, lai apstādinātu virzību. Es arī uzreiz varu atbildēt, jo es ar šiem jautājumiem Eiropas parlamentā jau esmu strādājis. Latvijai šis zaļais kurs ilgtspējas virziens ir ļoti izdevīgs, jo mums nav naftas, gāzes un citu dabas bagātību. Mums ir izdevīga ekonomika, kas taupa resursus, kas izmanto cilvēku prātus. Un, protams, ir jāskatās, lai vienlaikus šī politika būtu cilvēkiem arī izdevīga un jāpalīdz tiem, kuriem tas rada papildus grūtības. Ja varbūt nebija ieslēgts mikrofons, kad es teicu, ka šī tēma būs karsta, tad es saku, šī tēma būs karsta. Jaunā konservatīvā partija tomēr pārstāv Latvijas intereses, un Latvijas intereses ir, lai jebkura politika būtu veselā saprātā balstīta, ekonomiski pamatota un tehnoloģiski iespējama. Un tas pats attiecās arī uz zaļo kursu. Mēs šobrīd redzam, ka tur ir daudz kas labojams. Cerams, pie tā mēs diskusijā tad apstāsimies, bet ilgtspējas jautājumos un arī citos, protams, ka jāsadarbojās ir ar nozari, ar asociācijām, ar ekspertiem, lai izķertu lieku birokrātiju, kas nevilšas iezogās visos šajos dokumentos. Es vienkārši gribēju paskaidrot, ka Eiropas parlamentā jau ievēlēs konkrētus cilvēkus. Tā nebūs tāda īsta partiju pārstāvniecība kā Saeimā. Līdz ar to es varu paust savu viedokli, kurš šajā gadījumā sakrīt arī ar manu partijas programmu Latvijas attīstībai. Un, ja man ir jāizvēlās no jūsu atbildēm, man no sākuma gribējās teikt 100% nevienu, bet es paskaidrošu, kāpēc. Tāpēc, ka es domāju, ka mums ir jābūt ar pragmatisku šo te zaļā kursa politiku, nevis būt fundamentālistiem. Tas nozīmē, ka lietas laika gaitā gan mainās, gan viņas ir jāmaina. Kā mēs to varam izdarīt? Mēs to varam izdarīt tāpatās kā airētājs laivā upē. Ja jūs gribat savu kursu mainīt vai piefiksēt, jums jāierē ātrāk nekā straume, kas nozīmētu, ka es teiktu, ka mums ir jābūt ļoti aktīviem šajā zaļajā kursā. Pasivitāte, kā jūs varat iedomāties, no man rakstura tas nav iespējams, un pret straumu airēt, tas, kas ir bijis airētais, pamēģiniet, kur jūs aizbrauksiet. Līdz ar to mums jāairē ātrāk, un tad mēs varam iemanevrēt tā, kā mums tas ir vajadzīgs. Tā kā Latvijai tas ir vajadzīgs, un, protams, arī pasaulē. No kustības par viedokli Latvijai ir jābūt aktīvai, un man par lielu gandarījumu mēs jau esam kā valsts bijuši aktīvi gaišajos Krišjāņa Kariņa valdības brīžos 13. Saeimā ar Juri Pūci kā vides un reģionālās attīstības ministru. Latvija bija viena no tām valstīm, kas izveidoja tādu grupu, kas iestājās par aktīvāku zaļā kursa un klimata neutralitātes ieviešanu. Eiropas parlamentā mēs strādāsim Renew grupā, kura arī šajā parlamentā ir ļoti iestājusies par Green Deal, un tāpēc iespēja Latvijai būt aktīvai gan parlamenta līmenī, gan arī caur valdību ir tā lieta, kas mums ļaus virzīties konkurētspējīgi uz priekšu, ja mēs nebūsim atpalicējos. Jā, tā kā jūs izvēlējāties mums kādas atbildes sniegt 30 sekundes. Es domāju, ka šai pat neviens no variantiem, man liekas, ka apsteidzošai pat jābūt, jo Eiropas Savienība jau šobrīd vismaz attiecībā uz zaļo enerģiju zaudēja gan Amerikas Savienotajai valstī, gan Kanādai, gan pat Ķīnai.
Un jo vēlāk mēs to darīsim, jo vairāk zaudēsim, jo šobrīd, piemēram, izdēvielu cenas, kas saistīts ar zaļās enerģijas ieviešanu, vienkārši šaujās augšā debesīs. Es personīgi to redzu kā milzīgu iespēju, un man liekas jācīnās par katru eiro, par katru darba vietu, par katru iespēju Latvijas uzņēmējiem no tā pelnīt. Paldies. Jā. Kā vides ministrs es piedalījos vairākās vides ministru sanāksmēs, līdz ar to es praktiski esmu redzējis darbā, kā notiek šo pozīciju aizstāvība. Un man nācās atzīt, ka iepriekšējo ministru laikā Latvija nav ļoti rūpīgi padomājusi par tādām lietām kā kūdrzemes vai vispār izveidojas sistēmu, lai apzinātu nacionālās intereses, par ko mums vajag cīnīties un kur mēs varam atslāpt, tas mums netraucē. Tad visas sāls ir, jā, mums ir jābūt aktīviem, jo mēs nedarīsim, tad, kā lai saka, citi pieņems lēmumu bez mums. Tas ir pirmais. Otrs, mums ir jāizdara liels darbs mājās, un ministri nevar būt cilvēki, kas stāv tālu no zemes, no reālās dzīves, kuriem nav tiešo kontaktu ar ražotājiem, ar asociācijām, ar pašvaldībām. Un tas ir pats galvenais. Tātad, lai mēs spētu aizstāvēt savus intereses, neizdarīt sev pāri un otrādi gūt pat labumu, mums ir jāsaprot, kas ir mūsu saknes un ko mūsu valsts var pacelt un ko nevar. Paldies. Jā, mums ir jābūt ļoti aktīviem, jo svarīgi ir sabalansēt trīs tādas lietas, kas ir zaļais kurs un vides dimensiju, ekonomiskās intereses un sociālās intereses. Un ja mēs nebūsim aktīvi, tad var gadīties, ka kāds šajā te zaļo interešu aizstāvībā aizskries uz priekšu, nerēķinoties ar ekonomiskām sekām, kas var radīt savukārt sociālas problēmas un darbvietas zudumu. Tāpēc svarīgi ir būt aktīviem, sabalansēt šīs trīs lietas un tālāk aizstāvēt mūsu nacionālās intereses. Paldies, mums ir notikusi cilvēku rotācija uz jautājumu maiņu. Skaidrs, labi. Tā. Tad es domāju, ka paldies par jūsu atbildēm. Man jau uzreiz gribējās reaģēt, varbūt jums arī gribās uzreiz jau reaģēt? Vai mēs ejam tālāk? Protams, ka gribas reaģēt. Es labprāt gribētu saprast, te izskanēja dažādi viedokļi, jā, bet pavisam vienkāršos vārdos. Manuprāt, šī zaļa revolūcija ir nākamais lielākā iespēja pēc IT revolūcijas, jā, kas ir bijusi pirms dažiem gadsimtiem. Tad mēs saprotam, ka mēs esam revolūcijas priekšā, un tad ko jūs teiksiet savām partijām Latvijā, jā, kādus lēmumus jāpieņem mūsu nacionālā līmenī, lai mēs varētu normāli attīstīties. Jo īstenībā ievēlas tur no Latvijas, cik daudz tur deputātu ir, kopējā deputātu daudzumā, varat cīnīties, novēlam jums veiksmi, bet diezgan vai jūs to kuģi varēsiet apgriezt. Tāpēc mans jautājums ir, ko jūs teiksiet atpakaļ savām partijām, kas te vadīs mūsu valstī? Tad kā mēs izmantosim šo te zaļu kursu? Ja drīkst, tad, ziniet, pirmām kārtām mums nevajag noreducēt mūsu spējas Eiropas parlamentā uz 9 Latvijas vietām, kur parasti ne visi īstenībā par Latvijas pozīcijām iestājas. Jautājums ir, vai šie cilvēki, kurus jūs izvēlēsieties un ievēlēsiet, vai viņi ir spējīgi panākt to, ko Latvijas valstī vajag, ne tikai savā frakcijā, bet arī citās frakcijās un Eiropas parlamentā. Un tur jautājums atdursies pret vienu vienkāršu lietu, vai tam cilvēkam ir kaut kāds svars vai nav. Tas ir viens. Otrs ir, mēs jau Eiropas parlamentā, ja mēs tur būsim, mēs neformulēsim Latvijas nacionālo pozīciju. Mums viņa pirmām kārtām droši vien būs jāprasa Latvijas sabiedrībai un Latvijas valdībai. Un tad mums ir jāstrādā ar šo valdību kopā. Līdz ar to, ja man ir jāatbild uz jūsu jautājumu, tad man gribētos prasīt vispirms, dodiet mums uzdevumu, kas ir Latvijas ilgtspējīgas attīstības interesēs. Manas durvis ir vaļā un paskatīsimies, ko mēs varam izpildīt. Jo mēs jau te neesam tādi pastnieki, kur kāds tur kaut ko izlēma un kāds te. Pasakiet, ko jūs gribat, mēs jums atnezīsim. Varbūt. Nu jā, ja es arī drīkstētu vēl piebilst pie jūsu jautājumu. Man liekas, ka ir ļoti svarīga sadarbība ar asociācijām, un neviens man šeit neļaus samelot, ka man tā ir bijusi ļoti aktīva.
Mēs runājām šeit, Māris ir aizgājis, bet viņš pieminēja par kūdras politiku. Es esmu strādājis ļoti daudz ar kūdras ieguvēju asociāciju, un rezultātā no tā, ka gribēja vispār aizliegt kūdras ieguvi Latvijā sākotnēji ļoti, tā teikt, ekstrēmi zaļie, ir panākts, ka mēs varēsim to darīt un varēsim lietot kūdru dārzkopībā, kā substrātu. Ir panākts arī, ka koksnes atkritumus varēs kurināt kā joprojām. Ir tā, ka viens deputāts, ja viņam ir kompetence, saka ar valodas zināšanas, viņš panākt var ļoti daudz. Un tiešām sadarbībā ar valdību, ar asociācijām, tā nav nekāda grūtība uzzināt arī, teiksim, pozīciju valdībai ļoti ātri, jo man visas ministrijas, kam es esmu rakstījis vēstules vai zvanījis, ir atbildējušas. Visas asociācijas arī grib sadarboties, un es šo ceļu tieši redzu arī turpmāk, jo kaut vai, piemēram, dabas atjaunošanas likums, kurš ir ļoti pretrunīgs dažādās iedzīvotāju un nodarbinātības grupās, tomēr izdevās sasniegt kompromisu un to, ka valdībām būs liels elastīguma iespēja kādus mērķus tieši virzīt, līdz ar to primāri ir jāņem vērā tieši Latvijas intereses. Un varbūt bija mazliet dīvaini dzirdēt, ka daži no mums, kur mēs runājam arī diezgan līdzīgi, saka, mēs pārstāvam Latvijas intereses. Mēs pārstāvam lielākā daļa, atskaitot varbūt 2 deputātus šajā sasaukumā, mēs pārstāvam Latvijas intereses un Latvijas ilgtspējas intereses. Kaut arī dažkārt programmas atšķiras. Drīkst atbildēt? Jā, noteikti jūs varat atbildēt, bet mēģinām ievērot 30-45 sekundes, lai mums visi varētu atbildēt, ja? Godīgi. Manuprāt, kolēģi, ir vairākas lietas, kas ir izraisītas. Ir enerģētiskā krīze, kas ir izraisīta. Ir migrācijas krīze, kas ir izraisīta. Mums ir dezinformācijas vesela propaganda notiek. Ir korupcijas jautājumi, kas ir saistīti. Un ir beigās karš Ukrainā, ko inicējis ir viena konkrēta agresoru valsts Krievija. Un mums nebūs iespēja īstenot normālu zaļo kursu, gan biznesā, gan arī reāli dzīvē, ja mēs neapturēsim karu Ukrainā. Manuprāt, lielākais apdraudējums ir pašam zaļajam kursam ir tieši notiekušais karš un cik tālu tas ir aizvilcies. Tas, cik zaļi mēs gribam risināt savu biznesu, neatsver to, kādas lietas notiek tieši Ukrainā. Kādas 255,000 ēkas ir jāatjauno Ukrainā, viss piesārņojums, kas šobrīd tur notiek. Tāpēc, manuprāt, ir apturēt karu Ukrainā ir primārais jautājums, lai mēs reāli pilnvērtīgi varam īstenot šo zaļā kursa jautājumu gan Eiropā, gan arī Latvijā. Es godīgi sakot, esmu pārsteigts, ka mēs tik daudz meklējam problēmu vai iespēju, kā to nerealizēt, atlikt vai vēl kaut kā savādāk, lai gan pārējo zaļo enerģiju tas būs lielākais investīciju darījums planētas vēsturē. 16 triljoni kopējā investīciju summa, ko, piemēram, McKinsey & Company ir prognozējusi, un man liekas, mūsu uzdevums ir izdomāt, kā mēs tiekam pie daļas vismaz no šīs summas, lai tā nonāktu Latvijā. Tas ir lielais jautājums. Man liekas, ka atlikt, pārlikt, tas ir tas pats, kas, nozagt mūsu bērniem vienkārši nākotni, jo tā ir ekonomiskā izaugsme, tās ir darba vieta, ir zemāk rēķini mājsaimniecībā, un tas gal galā ir radot Latvijas dabu mūsu nākamajai paudzei vismaz tikpat labu, kā mēs to saņēmām no mūsu vecākiem. Un es domāju, ka nākamās paudzes, faktiski neteiksim, ja nolādēs, te vismaz ļoti kritizēs šīs paudzes politiķis par neizlēmību, par neaktivitāti šajā jautājumā. Un es domāju, ka tā, teiksim, mūsu politiskā partija, Eiropas zaļā partija, kritizēja von der Leyen zaļajā kursu tieši tajā sadaļā, nevis kas bija par mērķiem, bet par to, kā tas tiks īstenots. Kā sākot ar ierobežojumiem jau regulām, nevis ar masīvām investīcijām zaļajā kursā, kā to izdarīja Amerikas Savienotās valsts 2020. gadā 264 miljārdi tika investēti, no turiem tikai 70 nāca no federālās valdības, pārējais nāca no privātā sektora. Pēc gada viņi pavilka svītru, izrēķināja, ka viņi ir radījuši 700,000 jaunas darbas vietas, samazinājuši elektroenerģijas cenas, un šobrīd viņi īsteno 1,3 miljārdu triljonu programmu Savienotajās valstīs. Mums vienkārši ir, ja mums kaut ko varam runāt attiecībā uz Eiropas zaļo kursu, tas ir kā viņu pātrināt, kā viņam iedot daudz lielāku jaudu, lai vienkārši mums neaiziet citi garām. Un to mēs redzam, ka var izdarīt tikai ar investīcijām, ar kopīgu kapitāla tirgu, eiro obligāciju izdošanu un tā tālāk, lai šī nauda nāk iekšā tur, kur vajadzīgs rezultāts. Nevis noskot vienkārši tikai regulējums, kā tas, diemžēl, daudz kur gadījies ir. Paldies. Man liekas, jautājums bija par to sadarbību starp dažādiem līmeņiem šeit Latvijā un Eiropā, lai mēs varētu īstenot savas intereses. Un man šķiet mazām valstīm to
cilvēku resursi ļoti maz, lai izsakotu visam, kas Eiropas Savienības dažādos līmeņos notiek, līdz detalizācijai, līdz arī tajā posmā, kur notiek tikai dažādu viedokļu sagatavošana. Un man liekas, ka tur visiem, gan uzņēmējiem, gan attiecīgām organizācijām, gan arī, protams, valdībai, sekundējot savus ekspertus, ir jāmēģina pēc iespējas vairāk ietekmēt to sākotnējo stadiju, jebkuram lēmumam. Pēc tam, protams, ka notiek šī sadarbība starp sektoru organizācijām, ministrijām. Te arī šajos jautājumos, zaļā kursa ilgtspējas jautājumos svarīgi, lai valdībai ir viens viedoklis, lai nav tā, ka ekonomikas ministrija vienā virzienā, vides, jeb tagad kāda mums tur tā viedā ministrija runās citā virzienā, lai tas viedoklis no Latvijas izskanētu pietiekami skaidri, kompetenti, un tad jau arī Eiropas parlamenta deputāti to var aiznest un ielobēt konkrētajos dokumentos. Bet mēs būsim lieli tiks mūsu griba. Respektīvi, man liekas, kā citēju Raini, kā šim jautājumam mums vajag to enerģiju, ko pat man blakus Mārtiņš pēc runāja, nevis to piesardzību, ko es darīju no tālu. Un tas, ko jums būtu tā ir pieredzē balstīta piesardzība. Nu redz. Mēs būsim lieli tik, cik mūsu griba. Es gribētu pielikt klāt vienu elementu. Skaidrs, ka Latvijas valdībai ir jābūt šai aktīvai nostājai. Tas lielā mērā ir atkarīgs arī no tādām organizācijām kā jūsējā un citas organizācijas, kurās jūs darbojaties. Un tas, kas jums vēl ir jāprasa, lai tas rezultāts būtu šajā dimensijā, par ko mēs šobrīd runājam starp Eiropas lēmumiem un Latvijas valdības nacionālajiem lēmumiem, ir prasīt lielāku sadarbību Briselē. Gan starp Eiropas parlamenta deputātiem un tiem, kas pārstāv ministrijas Briselē, tiem, kas tur strādā Eiropas komisijā dažādās vietās. Es esmu dzirdējusi Briselē šajā laikā daudz esot un strādājot, ka šai sadarbībai noteikti būtu jāuzlabojas. Es laikam neesmu vēl runājis, tā es pateikšu no Zaļo un Zemnieku savienības puses. Ideālais modelis būtu, protams, ja Eiropas parlamenta deputāti strādātu Latvijas valdību ciešā sadarbībā un nebūtu tā, kā tagad daži nepārstāv Latvijas intereses, teiktu, piekrīt, ka tur varētu būt viens vai divi, viens noteikti, ja. Bet pirmā vietā, manuprāt, ir ekonomiskās intereses, jebkurā gadījumā, jo mēs nevaram finansēt zaļo kursu, ja mums nav ieņēmumu valstī. Ja mēs nevaram finansēt sociālos jautājumus, ja mums nav ieņēmumu. Līdz ar to Latvijai, arī skatoties Eiropas kontekstā, pirmā vietā ir ekonomiskās intereses. Mēs nevaram samazināt kaut kādu ražošanu, kamēr mēs nevaram pateikt uzņēmējiem, kā viņi gūs ieņēmumus un kur būs tā cita niša, kur viņi nodrošinās tādu pašu vai lielāku skaitu darbvietas un gūs tādas pašas ieņēmumus. Piemērs ir kaut vai mežstrādē, ja mēs arvien vairāk biotopus Latvijā ieviešam, mazāk kokapstrādi, mazāk strādājošie kokrūpniecībā, mazāk ieņēmumi, kas būs vietā. Faktiski mēs to nevaram darīt, kamēr mēs nepasakam skaidri, ko tie cilvēki darīs. Pirmā vietā ir ekonomiskās intereses, pēc tam varam finansēt vispārējo. Mani sauc Jānis Steris, pārstāvu Latvijas Finieri. Man bija ļoti daudz jautājumu, bet visus šodien nepaspēsim izrunāt. Tad, tā kā mēs kaut kā fokusējamies uz vidi un zaļo kursu, sabiedrību un ekonomiku drusciņu paliekot malā, tad es gribēju pārliecināties, ka mēs visi tā kā vienādi saprotam, uz ko šī vides politika, vides jautājumi ir balstīti. Un tad man pirmais jautājums ir, droši vien visi ir dzirdējuši tādu uzskatu, ka mēs nevaram pārvaldīt, uzlabot to, ko nemēram vai arī nevaram izmērīt. Vai jūs šim piekrītat?
Jā, vispirms es gribētu ierosināt par tām 30 sekundēm, jo varbūt, ka ir te kāds, kas varētu pacelt roku, kad ir 25 sekundes, un tad mēs varētu nopaļoties no jums, un tad līdz ar to nebūtu, ka viens runā 30 sekundes un viens 3x30 sekundes. Jā, Eiropas parlamentā strādājot vienkārši iemācās runāt īsi, bet kā pasniedzējs atkal var runāt ļoti gari. Jūs teicāt, ka mēs neņemam vērā ekonomikas intereses. Es, piemēram, savā darbā es ļoti ņemu vērā ekonomikas intereses, jo, kā jau es minēju, šī modernā ekonomikas virzība uz resursu taupošu ekonomiku, uz digitāliem risinājumiem, uz cilvēku prātu virzīta ekonomika, tas ir tieši, kas Latvijai piestāv. Un es gribētu teikt, ka tas ir jāizmanto visas šīs iespējas, arī investīcijas. Es dzirdēju, ka saka, mēs Eiropā nestimulējam investīcijas. Katra dalība valsts ir tiesīga stimulēt investīciju. Mūsu Eiropas Savienības budžets ir tik maziņš, salīdzinot ar Amerikas Savienoto valstu budžetu, ka iedomāties, ka no visiem fondiem mēs ļoti varētu stimulēt investīcijas. Nē, bet dalību valstīm, arī Latvijai, ir šīs iespējas. Kaut vai, piemēram, sociālais klimata fonds 600 miljoni, 10 miljārdi no budžeta Eiropas Savienības un no atjaunošanas fonda. Tās visas ir naudas, ko Eiropas līmeņa naudu izmantošanas sistēmu izstrādājot, mēs varam izmantot. Es atvainojos, man jautājums bija jā vai nē, vai jūs piekrītat, neuzskatām, ka mēs nevaram uzlabot to, ko nemēram vai nē? Mēs varam uzlabot. Jā, ja mēs varam arī tad, ja nemēram. Ja drīkst, es teikšu, tā kā viens no pasaules vēstures, iedodiet man atbalsta punktu, es pacelšu pasauli. Ja atbalsta punkta nav, un ja šie fakti nav zināmi un viņi nav precīzi, tad ir ļoti grūti kaut ko labot vai nelabot. Līdz ar to es piekrītu, ka vajag zināt. Vajag to zināt. Piebilstot par investīcijām, es atvedu rūpnīcu 63 miljonu no Somijas patrī. Tā kā investīcijas var atvest katrs ministrs, katrs politiķis, katra partija var, ja grib. Mēs iestājāmies par pierādījumos balstītu politiku. Saskaitīt var eiro, oglekli, bet arī jāskaita un jāpēta ir cilvēku noskaņojums, jo no tā būs lielā. Jā. Es piekrītu tam, ko jūs sakāt, jo tas, par ko es noteikti esmu pret, ka nosaka matemātisku mērķi, neņemot vērā to, kāda ir izdejošie dati. Līdz ar to vienam tas mērķis ir piepildāms, varbūt gaužām vienkārši, kamēr otram tas varbūt pilnīgi nesasniedzams mērķis. Tātad arī jā. Uzlabot, protams, visu kaut ko var. Problēma, ka nemērot mums nav nejausmas, vai mēs uzlabojam vai neuzlabojam. Jā, ir jāmēra, un ir svarīgi, kā tos datus izmanto, cik objektīvi. Mēs arī politiķi mēdz spēlēties, nosakot references gadus un vēl visādi mēģinot izlocīties no objektīvās datos balstītās patiesības. Jā, protams, ka, lai pieņemtu lēmumus, ir jābūt zināšanām par to, no kurienes, kāda ir faktiskā situācija un kur mēs nonākam šos lēmumus pieņemot. Tā kā jā, protams, ka pētījumos balstīta informācija ir svarīga. Paldies. Tātad visi izņemot Vaideres kundzi ir atbildējuši jā. Tad uz nākamo jautājumu Vaideres kundzi var neatbildēt. Nē, tas nav taisnīgi. Es nezinu, man liekas atbildēju ļoti skaidrs jautājumu. Jūs atbildējāt, ka var uzlabot arī tad, ja nemēra. Ja nemēra tādas lietas, ko nevar izmērīt, protams, tās lietas, ko var izmērīt, tās ir jāizmēra. Es skatos uz lietām mazliet plašāk, jo ir pasaulē ir lietas, ko nevar izmērīt, bet kas arī ir jāņem vērā. Tātad ir vajadzīgi, es esmu strādājis zinātnē, es zinu, ka mērījumi, fakti ir ārkārtīgi svarīgi, bet ir arī tādas lietas, ko nevar izmērīt, un tās ir jāņem vērā. Precīzi atbildi. Tad nākamais jautājums ir, tā kā mēs esam uz vidi fokusējušies, vides jautājumu pamatā sastāv no divām daļām, tas ir ogleklis un tā sauktā bioloģiskā daudzveidība. Tātad, vai jūs zinat, kā mērīt bioloģisko daudzveidību? Es personīgi nezinu, bet es droši vien atradīšu, kam pajautāt, un jūs man to pateiksiet, ja man jāpieņem kāds lēmums. Bet es varu pateikt vienu lietu, ka runājot vispār par Eiropas kontinentu, šo te piesārņotības līmeni pasaulē un vispār, jo tas ir 7%. Un mēs varam, protams, palikt klimatneitrāli šodien,
bet mēs pirmkārt neuztaisīsim ļoti lielu atšķirību no tā, kas notiek pasaulē. Otrakārt, mēs būsim neizbēgami atpalikuši. Tā būs tā problēma. Līdz ar to, protams, ka mēs te neesam ne fiziķi, ne matemātiķi. Es domāju, mēs tādas lietas nevaram izmērīt. Bet es domāju, ka tas arī mums nebūtu jādara. Mums ir jāzina, ko rīkoties, kad mums šos datus iedod. Bet jums ir pārliecība, ka jūs to izmērīsiet, ja vajadzēs, ja? Jūs iegūsiet mērāmus datus. Paldies! Jā, es arī varu piekrist, ka politiķi nav eksperti visās jomās, un tāpēc viņi, protams, paļaujās uz ekspertu viedokli vienā vai otrā jautājumā. Protams, ka to var izmērīt, un Eiropas Savienībā mēs esam vienojušies par ļoti daudzām lietām, kā tās mērīt, aizsargāt, un kā mēs nonāksim pie kaut kādas kopējas izpratnes par to, kas Eiropā un tā skaitā Latvijā mums tādā ir. Jūs tā domājat vai zinat? Es to zinu. Paldies. Taču arī jau pat dabu saskaitīt. Paldies. Man gan jāsaka, man nedaudz samulsināja, ka jūs teicāt tā sauktā bioloģiskā daudzveidība, tad viņas nav, tāda nepastāv? Pastāv. Tāpat kā jūtas pastāv. Tāpat arī bioloģiskā daudzveidība pastāv. Tad man nav atbildes, piedodiet. Man ir atbildi, ja es drīkstētu, jo bioloģisko daudzveidību, un ne tikai tā saukto, bet bioloģisko daudzveidību var izmērīt, saskaitot, un to zinātnieki dara, gan floras, gan faunas īpatņus, un to palielinājumu vai samazinājumu dabā un konkrētās vietās, un tas tiek darīts. Paldies par atbildi, sapratu. Es neizlikšos, ka es zinu, kā var saskaitīt bioloģisko daudzveidību. Man ir radies iespējas, ka bieži vien tiek pieņemts, ka ja tur cilvēks nav un neko nedara, tad tur ir bioloģiskā daudzveidība automātiski. Bet tas, tā. Liels paldies par atbildi. Bioloģisko daudzveidību var saskaitīt, un tā skaitā arī bērns birzī var saskaitīt, kur tālāk Latvijas finieris izmanto ražošanā. Ja? Jo bioloģiskā daudzveidība, tur ir putnu indeks, tur ir dabīgās pļavas proporcionāli pret ilgadīgiem zālājiem, tur ir aizsargājamās teritorijas pret pārējiem mežiem, bet bioloģiskā daudzveidība nav tikai aizsargājamās teritorijās, viņa jebkurā saimnieciskā mežā, un tie ir saskaitām rādītāji, tā skaitā arī kukaiņu daudzums, no kā tālāk izriet, kā es minēju, putni. Tas saskaitāmas vērtības, kuras ļoti labi sadzīvo kopā ar saimniecisko darbību. Paldies. Vai jūs zināt, kā šos indeksus var salikt vienā formulā? Viņus vienā formulā nevar salikt atsevišķs indeks. Jūs nekad nesaliksiet, piemēram, agrocenos, tas ir griķu lauku kopā, kur arī var būt liela bioloģiskā daudzveidība, jo tur izmanto maza auga aizsardzības līdzekļus ar kaut kādu mežu, bet ar viņiem var strādāt. Paldies! Jā, labdien vēlreiz. Mani sauc Uldis Amerikas, esmu Sēla Flora valdes priekšsēdētājs, nodarbojos ar kūdru. Jau 30 gadus, un jau 8 gadus nodarbojos ar atjaunīgās enerģijas projektu Purvā, veidojot šo vēju parku. 8 gadi, tas vien parāda, kādos tempos Latvijā var virzīt šādu veidu projektus. Tas ir punkts numur 1. Bet es varu iepriecināt, ka tas process tuvojās jau, kā saka, sagatavošanās process tuvojās beigām, un drīzumā būs šī pirmā lāpsta, un 26. gadā šiem rotoriem ir jāgriežās. Tas būtu tam ievadam. Ko es gribētu teikt? Es gribētu nolaisties mazliet uz konkrētām lietām, uz zemes, kas attiecās tieši uz Eiropas parlamentu. Mēs esam hibrīda kara apstākļos. Mums tas ir jāatzīst. Un zaļais kurs ar šiem mērķiem, kas tika uzstādīti 2018. gadā Sibio, kur Latvijā, teiksim, bija kopā ar šīm valstīm, kas izvirzīja ambiciozus mērķus. Mēs domājām, ka mēs to spēsim, mēs to izdarīsim, bet šodien šis hibrīda kara apstākļi ir jāievieš tomēr korekcijas arī tais mērķos, un es virzu to eiro deputātu domas tajā virzienā, ka tomēr Latvijai, es domāju arī Baltijai un arī Somijai ir jāpanāk zinām elastība, lai zaļie mērķi tiktu, kā saka, novest pie reālas un iespējams izpildes.
jo mēs šodien ar šiem mērķiem varam sev nodarīt pāri, vienkārši, ka mums pietrūks finansējuma kā tāda, jums ir aizsardzības, domāju, un pie tam iekšējā drošība. Tas ir punkts numur 1. Man ir signāli, ja, ka kaut kas briest, kaut kas notiek, un mēs uzņēmumā ļoti nopietni pie šiem jautājumiem arī pieejam tieši no drošības viedokļa. Tas ir punkts 1. Vai jūs redzat kādas elastības iespējas tiešām šīm priefrontes valstīm zaļā kursa mērķa izpildē? Rīkst, es nedomāju, ka tas attiec tikai uz priefrontes valstīm. Es domāju, ka es samērā kompetenti šeit varu atbildēt. Es teiktu tā, pasaulē zinātnieku prāti ir 3 lielie izaicinājumi pašlaik, kas ir klimata izmaiņas, kas ir mākslīgais intelekts un kas ir karš. Un mums būs jāizvēlās, mēs to gribam vai negribam. Un Eiropas gadījumā, protams, ka mēs varam būt pirmie cietēji, jo tas galvenais agresors šeit ir Krievija, bet ir pilnīgi arī skaidrs, ka mēs, protams, varam, un es negribu to vārdu lietot tādā negatīvā nozīmē, mēs varam fantazēt par zaļo kursu un absolūtu visu ieviešanu, bet ja mēs pazaudēsim valsti, ja mēs pazaudēsim neatkarību, ja šeit sāks krist bumbas, tad tas viss zaļais kurs tā arī paliks uz papīra. Līdz ar to, ja būs nepieciešams drošībai, mēs to darīsim, un tas būs jādara. Tas ir saglabāšanās un veselā prāta instinkts. Kad jūs sākāt runāt, es vienkārši varēju visu laiku māta galvu un piekrist tam, ko jūs sakat, bet es arī gribētu tomēr teikt to, ka, kad mēs šos Sibiu-tos mērķus izvirzījām, nebija ne pandēmijas, nebija vēl kara, un tad bija tieši tā, un nebija vēl tādu ļoti pesimistisku scenāriju. Katrai dalību valstī tagad jau virzoties šīs ekonomikas, tā teikt, saprātīgā virzienā ir tiesības uz elastīgumu. Un es domāju, ka daudzas lietas var atrisināt ne tikai samazinot mērķus, kas noteikti arī būs jādara, tā es domāju, bet arī palielinot līdzekļus drošībai. Un lai par ārējo robežu domātu ne tikai Baltijas valstis, kuras ir gandrīz vai kara apstākļos, bet arī bagātās rietumvalstis daudz vairāk. Bet, jā, cits starpā, faktiski šis jaunā vai jau vecā ģeopolitiskā situācija arī bišķi liek drusku savādāk skatīties uz zaļo kursu tādā griezumā, ka faktiski ir jāpārskata arī, jo mēs faktiski mūkot no fosīlās neatkarības varam iekrist tehnoloģiskajā neatkarībā, arī no nebūt nedraudz atkarībā, jā, tehnoloģiski atkarībā no nebūt ne arī draudzīgām valstīm. Un tas arī ir jauns griezums, ka faktiski vajadzētu šīs tehnoloģijas tomēr vairāk attīstīt un ražot pašai Eiropai, nevis, teiksim, barot citas lielas ekonomikas, un kas varētu arī zināmas korekcijas šajā laika nogrieznī ieviest. Pirms nākšanas uz šejieni, šīs dienas pirmajā pusē es piedalījos Melnās jūras transporta fórumā attālināti, un es varu apliecināt, ka arī tajā Eiropas pusē dienvidos ļoti aktuāls ir jautājums par to, ka zaļo kursu nav iespējams īstenot tādos apmēros, kā tas ir iecerēts, un arī ir apziņa par to, ka pēc vēlēšanām pārskatīšana notiks, un jautājums ir tikai, kā šī pārskatīšana ietekmēs katru nozari, un tieši kas tiks pārskatīts un kādā veidā, bet jau 2019. gadā, kad šie mērķi tika noteikti, jau bija skaidrs, ka viņi ir pārāk ambiciozi, un vismaz transporta nozarē mēs rēķinājām, ka tādas naudas Latvijā nav, lai šos mērķus varētu īstenot. Jā, zaļā kursa mērķi kā lozungs, kā ideja ir ļoti skaisti un forši. Bet droši vien, ka tas pirmais un galvenais, kas ir jāizdara, ir jāatliek. Viņi pirmkārt jāatliek tālākā termiņā, ņemot vērā visu to, kas ir noticis, un paralēli jāpārvērtē, ko un kādā veidā no šī var ieviest. Piemēram, atjaunīgā enerģija un energo neatkarība ir ļoti pareizs ceļš. Jo, tur, kur būs daudz lēta enerģija, tur būs viss forši. Un par hibrīdu karu sagaidīsim, kad Vācija beigs izmeklēšanu, kāpēc tad īsti viņi atomstacijas slēdz un tā tālāk. Tā kā mums ir pamats bažām, ka arī, teiksim, šis kurs tika veidots jau ar varbūt kādiem nedraudzīgiem grūdieniem.
Jebkurai politikai ir jābūt fleksiblai, nevar tā kā ar nazi nogriezt. Un skaidrs, ka jārunā būs, nākamnedēļ jau ir pieteikti protesti, lauksaimnieku uzņēmēji. Ja man jāizvēlas to darbības veidu, kā ar šo tikt galā, es arī skatītos uz Eiropu vienojoties par karu, par atbalstu, par enerģētisko drošību un investējot tajā. Pirms mēs atsakamies no mērķiem, jo vienoties par tiem bija ilgs un garš prosums, un Eiropa ir par lēnu, un tā laika mums nav. Ja drīkst vēl viens jautājums. Paldies Vaiders kundzei par atbalstu Kūdrai, tiešām paldies. Bet man ir Vaiders kundzei jautājums. Ar šo taisnībās pārkārtošanas fondu, ko Latvija ieguva 182 miljonus, mēs apņēmāmies pārtraukt enerģētiskās kūdras izmantošanu enerģētikā. Man ir tāds jautājums. Tad, kad šis lēmums tika pieņemts par šo finansēšanu, tad, protams, nozarē radās satraukums, kā tas attieksies uz visu nozari. Valsts Dombrovskis, mūsu komisārs, viņš pateica, jūs neuztraucieties, šis finansējums tiks novirzīts modernizācijai, tas tiks nozarei, emisiju mazināšanai, visām tām pasākumu kompleksām, kam šis DPF ir domāts. Man ir jautājums, kāpēc nozare no šī fonda nesaņem nevienu eiro, kāpēc solījums nav izpildīts, un vai nebūtu vispār no enerģētiskās drošības viedokļa jāatjauno tieši vietējā resursa kūdras izmantošana enerģētikā? Ziniet, ja pieņem jebkuru likumu, es personīgi nezinu nevienu likumu, kas ir pieņemts un par ko būtu laimīgi 100% visi, bet lai likums pieņemtu kompromisu vienmēr ir vajadzīgi. Un lai mums neaizliegtu kaut kādi neprāši kūdras ieguvi, piemēram, substrātam, mums nācās piekāpties pret kūdras izmantošanu apkurē. Tas tiešām, kā saka, es domāju, kritiskos gadījumos var risināt dažādas lietas. Kāpēc kūdras nozara neko neņem no nesaņem no taisnīgas pārkārtošanas fonda? To es nevaru pateikt, jo tas tā bija paredzēts, par to mēs cīnījāmies, to mēs panācām. Acīm redzot, tas ir jārisina valdību līmenī, jo es nedomāju, ka Eiropa pēkšņi neatbalstītu jūsu taisnīgo pārkārtošanos. Ziniet, es jums varu nokomentēt. Kūdrai netiek neviens cents nekādos projektos, kas saistīts gan ar produktu, pētniecībai, lai iegūtu produktus ar augstāku pievienoto vērtību. Lai veiktu šīs nozares transformāciju, ne tikai lai kūdras substrāti būtu, bet lai kā izēviela arī ļoti advancētiem produktiem. Neviens cents tam netiek piešķirts, jo kūdra nav ilgspējīga. Un tad man ir jautājums jums visiem, vai kūdra ir ilgspējīga kā Latvijas bagāts resurss? Bet viņa ir ilgtspējīga, un mēs to esam panākuši. Es tiešām esmu ļoti izbrīnīga par šito. Eiropa tā domā. Nē, Eiropa tā domā. Nesiet šo vēstu Eiropā, ka kūdra ir ilgspējīga. Tas ir viens piemērs, kā, teiksim, valdība varbūt nav strādājusi saskaņā ar to, kas viņam jādara. Ļoti slikti. Mēs esam bišķi kļuvuši par kūdras unikalitātes upuri un acīm redzot nepietiekami kaut kāda darba skaidrošanas dēļ, bet tas, protams, ir brīnišķīgi, ka valsts aizsūta uz Expo valsts stendu no kūdras uztājas, bet kaut kā viss cita aizmirst. Ātrs komentārs klāt, vienkārši arī ar KEM ministrijas speciālistiem un ekspertiem runājot par kūdras jautājumu, mēs vienkārši brutāli nokavējam gadu nokavējam komunikāciju, noķērām to jautājumu jau fināla fāzē, tāpēc es negribētu piekrist, kad ir izdarīts darbs Eiropas parlamentā. Es neuzskatu, ka ir izdarīts darbs. Viņš ir novēlots, tieši tāpēc mēs esam. Ir nodzēsts ugunsgrēks, nevis viņš ir sākts. Nav aizstāvēts valsts intereses. Valsts intereses nebija aizstāvēts. Ja drīkst te vēl piebilst, es domāju, ka mūsu valsts problēma kopumā, un mēs tāpēc arī zaudējam Eiropā konkurencē, un arī kaimiņos ir tas, ka mēs esam nevis uz mērķi orientēti, bet uz procesu. Procesā viss ir kārtībā. Viss notiek, visi papīri, viss parakst, bet mērķis nebūs, tāpēc, ka tas nav svarīgākais. Jā, ieklausoties tajā, ko jūs sakāt, acīm redzot, tas, ko es sākumā teicu, ka mums trūkst tās kapacitātes, lai katrā procesā būtu no sākuma līdz beigām,
Iespējams arī tie mūsu pārstāvi Briselē, kas nav noķēruši, kurā brīdī sāk šī politika veidoties un tad aizsūtīt mūsu cilvēkus šajās diskusijās piedalīties. Ļoti žēl, protams, arī, ka tas, ka Valdis Dombrovskis kaut ko ir solījis un tas nav īstenojies, un tas atkal viens tāds piemēriņš klāt, ko mēs varēsim lielajās diskusijās pielietot. Bet tagad mums vienkārši jāglābj situācija un pārskatot šo konkrēto failu, ir jāievieš pārmaiņas, jāmaina tas. Labdien, mani sauc Antra Birzuli un es pārstāvu Lidl Latviju. Lidl kopumā strādā 31 valstī, visās Eiropas Savienības valstīs un vēl ārpus Eiropas Savienības. Un mūsu pieredze liecina, ka ļoti daudzi, būtībā visi Eiropas Savienības direktīvu, regulu un tam līdzīgi jautājumi skar mūsu uzņēmumu ļoti tieši, ļoti praktiski un mūsu ikdienas biznesā. Ierobežojoši, veicinoši un dažādi. Savukārt nokļūstot šim jautājumam Latvijas dienas kārtībā un uz mana darba galda, tad jau man ir tālāk jāstrādā ar nacionālajiem resursiem, tā teikt. Un tad man ir tieši jautājums katram, kā jūs redzat savu lomu, savas iespējas, savu nākotnes redzējumu, kā to, kas notiek Eiropā, kādas ir varbūt vēsmas, vīzijas, varbūt kāds process jau ir uzsācies, to veiksmīgāk novadīt vai eskalēt nacionālajā darbībā, ministrijās, atbildīgās institūcijās, lai kaut kur darbs notiktu, lai nebūtu situācijas, kad ir jautājumi, par kuriem Latvijas mērogā var pateikt, kas jau Eiropā lielā mērā notiek, piedodiet, mēs to īsti pat nezinām, par ko jūs mums prasāt. 3 pēdējie piemēri. Eiropas direktīva par, es tagad angliski izteikšos, Energy Performance Building Directive, kas sēdz daudz vairāk, bet Latvijā sēdz tikai vienas ministrijas, viens maziņš departamenta, viens cilvēks. Tā ir Eiropas Savienības atmežošanas regula, par kuru mums ir ļoti maz darbības zināšanas, praktisku rīcību, un tā ir plastmasas iepakojuma samazināšanas regula, kur arī ir ļoti minimāli mūsu valsts darbības, zināšanas, prakses, respektīvi. Ilustrējot šos 3 piemērus, kā jūs, būdami Eiropas parlamentā, veicinātu Latvijas speciālistu aktīvāku, profesionālāku, kompetentāku iesaisti, lai savukārt jūs varētu panākt valstī un tās uzņēmējiem atbilstošāks risinājums, praktiski. Es varbūt atbildēšu pirmais, jo es Ameriku kungam nepaspēju pa kūdru atbildēt. Aizsteidzāties jūs priekšā, ja man pa kūdru gribās tomēr pateikt, ka kūdra ir ilgtspējīga, bet Eiropas kontekstā viņa nav ilgtspējīga. Tas tiešām tā ir, un tas ir viens no pirmiem uzdevumiem, kas ir Eiropā jācīnās. Kūdra ir atjaunojamais resurs, kas lēni atjaunojās, un lai 10. daļa no Latvijas ir purvi. Un tikai no tiem visiem purviem 4% izstrādājums uzkrājās vairāk, kā mēs izstrādājam. Līdz ar to mūsu uzdevums ir cīnīties, lai būtu kūdra kā atjaunojamais resurss. Labi, es jums atbildēšu beigās. Es nāku no tautsāniecības vides, un es esmu strādājis Latvijas darbdevēju konfederācijā, un es nāku no biznesa vides. Un es redzu lielāko problēmu, ka mums nav sinhronizēts bizness kopā ar Eiroparlamenta deputātiem. Kāpēc? Tāpēc, ka mums ir arī ārlietu ministrijā 4 vēstnieki, 73 diplomāti, kuri katrs atbild par savu nozares jomu, un viņi reāli nav sinhronizēti nevis Latvijas tirniecības rūpniecības kamera, ne ar LDDK. Ir pilnībā nepietiekams šis tik mazā valstī kā mums, nav sinhronizēti šie jautājumi. Un viņi ir, šie diplomātiem vēl ir apakš cilvēki katrā no ministrijām, kas ir iesaistīti, kas ir fiziski Briselē tur uz vietas. Es tieši to es arī darīšu, kad es, ja būšu Eiropas parlamentā, es sinhronizēšu šo jautājumu kopā ar darbdevējiem, ar nozares asociācijām, kopā ar šiem diplomātiem ekspertiem, kuri katrs savā nozara eksperts, lai viņi reāli pārstāvētu konkrēts nozares, konkrēts uzņēmuma interesi, jo tas nav sinhronizēts. Ļoti bieži mēs nokavējam vienkārši šos jautājumus un nenonesam to līdz biznesam reāli.
Varbūt rindas kārtībā, tad mums nebūs jāstrīdās, var tā? Bet deputāti, es atvainojos, ir no valsts. Nē, es labi mēģināšu ļoti īsi. Šī problēma ir faktiski galvenā, ko es arī dažādām nozarēm runāju. Skaidrs, ka Eiropa parlamentā, tad, kad jautājumi nonāk līdz parlamentam, bieži vien jau Pabrikungs, protams, teiks, ka tur milzīgi var daudz ko mainīt, bet bieži vien tas ir pa vēlu. Jo faktiski viss tas rodās Eiropas komisijā, kam deputātam ir pieeja no paša sākuma. Un tas ir tas galvenais deputātu uzdevums strādāt kopā ar nozarēm un asociācijām. Un ar šo Eiropas komisiju deputāts arī nav emulators, kas visas nozars baigi precīzi zina un pārzina, kas tur notiek. Bet tas ir tas viņa galvenais pienesums, ko viņš valstī ir dot, ir atvērt Eiropas komisijas, piemēram, durvis šīm nozarēm, lai laicīgi jau izķertu topošās problēmas, nevis dzēst ugunsgrēks, ko mēs līdz šim cītīgi darām. Es savukārt ticu sadarbībai ar NVO un uzņēmēju pārstāvošiem iestādēm, un viņām būtu jābūt savai filiālē Briselē, kurā faktiski viņas pastāvīgie viņi pārstāvi tur nepārtraukti ir uz vietas un tur ir nepārtrauktā kontaktā. Piemēram, tad mēs runājam Latvijas darba devēja konfederācija, kurai šī ideja ļoti patīk. Viņi teica, ka viņiem īsti līdz viņiem bieži vien nonāk viss jau tad, ka faktiski jau ir stipri pa vēlu. Acīm redzot, ar 8 deputātiem nepietiekami, acīm redzot, ar visu diplomātisko servisu arī nepietiekami, 9 vēl nav, 9 būs tā kā pēc 8. jūnija, vai ne? Un līdz ar to es domāju, ka tieši NVO šeit var būt, un tas organizācija tuvums pašai Briselē var palīdzēt. Ir jautājumi, kuri ar diskusiju palīdzību iekustinot to vietējo mašīnu virzās uz priekšu. Priekšvēlēšanās runājot par minimālās algas direktīvu, Labklājības ministrija šonedēļ pat nāca beidzot klajā. Ja? Viņi gadu neko nevarēja izdarīt. Tā kā deputāti var, bet tur ir jāskatās arī uz tiem jautājumiem, kuri tiešām var ātrāk virzīties, jo ir daudzi, kur ir daudz sarežģītāki. Tāpēc tiešām ir jāstrādā kopā tiem, kas ir Briselē, un arī visiem tiem, kur jūs esat. Nevarēs izķert visu no sākuma, būs arī jādzēš ugunsgrēki, un tur savukārt arī deputāti ir ļoti nozīmīgi, ja viņam ir tas vārds un ietekme. Kundze. Mēs nevaram šeit nodarboties ne ar vairāku solīšanu, ne arī ar vīzijām, kā vajadzētu būt. Iespējas ir reālpolitikā. Reālpolitiskā atbilde ir jums ļoti vienkārša. Eiropas parlamentā šo jautājumu Eiropas deputātam ir samērā maz iespēja risināt. Problēmas slēpjas nacionālajā līmenī. Un nacionālajā līmenī jūs paši uzskaitījāt, cik mums ir ierēdniecība, bet ierēdniecība nav vainīga. Mums ir tas birokrātijas papīrs un bezatbildība jāsamazina vismaz pa 50%. Papīri jādedzina principā. Un ir jābūt cilvēkiem tādiem, kuriem tiek iniciatīva atbalstīta. Pašlaik Latvijas ierēdniecībā iniciatīva tiek nokauta. Un tā ir problēma. Jā, man ir bijusi 12 gadus iespēja strādāt Baltijas jūras reģiona tādā politikas veidošanas organizācijā, kas lobēja Briselē tieši reģiona intereses, un es esmu bieži redzējis šo situāciju, ka mēs kaut ko nokavējam, daudzus failus mēs nokavējam, un mēs neesam procesos no paša sākuma. Un viens ir tas, ka mēs tiešām esam maz pēc skaita, otrs ir tas, ka mūsu tāds kopējs pasaules redzējums ir diezgan provinciāls. Mēs tā vairāk uz sevi esam vērsti. Un trešais ir tas, ka labi viens ir nacionālā līmeņa valdības struktūras un ierēdniecība, bet arī nevalstiskajam sektoram ir jāspēcinās. Tad mēs skatāmies, kā citas, kaut vai mūsu kaimiņu valstis, cik daudz cilvēku iet no nevalstiskā sektora, lobē Briselē savus intereses. Mums ir jāaug arī tur kapacitātē, lai varētu savus intereses aizstāvēt. Esot Eiropas parlamentā, deputāts, viņam ir jābūt tā kā lokātoram, jāsadzird visu, kas notiek apkārt, un jājūt arī tās lietas, kas varbūt vēl nav uz papīra noliktas, un tādā veidā arī jāstrādā.
Paldies. Jā, es vispirms gribētu gaisināt to mītu, ka viens ierēdnis var izdarīt tikpat daudz, cik vesels departaments Vācijā. Un tā tas paliks. Mēs būsim 9. Vācieši būs vairāk kā 90, un tā tas būs. Ko es personīgi darīšu? Tieši to pat, ko es esmu darījusi arī līdz šim. Amerikungs, paldies par jūsu labajiem vārdiem, jūs novērtējāt mūsu sadarbību. Tātad sadarbība ar asociācijām izglītojoša, uzzinot viņu viedokli, sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām, dažādām citām, un, protams, ar ministrijām. Nu, un te bija tāds vārds sinhronizācija. Sinhronizēsim arī, ja jau reiz tas būs vajadzīgs. Noteikti. Paldies. Sadarbība ir atslēgas vārds, tikai jautājums ir, vai tas paliek tikai vārds, vai tur ir arī darbs. Runājot ar Duklau Jāni, viņš teica, nu viņa pieredzē bijis viens deputāts no Latvijas, kurš ir reiz pārnedēļā zemkopības ministrijā iegriezies, saskaņot, kas tad īsti notiek. Nu, es domāju, ka es būšu nākošais. Tāpat arī Eiropas lietu komisijā. Eiropas lietu komisijā arī, nevienu no mūsu 8 deputātiem šajā te laikā, kopš esmu Saeimā, es neesmu redzējis piedaloties Eiropas lietu komisijā un sadarbībā ar mūsu parlamentu. Paldies, mani sauc Zanda, šādri pārstāvu Rimi Baltika. Gribētu pacelt šo diskusiju citā līmenī. Mēs esam runājuši par Eiropas Savienības nacionālo līmeni, bet varbūt varam parunāt par individu, patērētāju līmeni. Gribēju jums uzdot tādu, varbūt ne tik vienkārši, vai varbūt jūs prāt vienkārši jautājumu, kā jūs prāt patērētājiem vajadzētu izjust zaļo kursu tuvāko 3-5 gadu laikā, vai jūs varat nosaukt, teiksim, 3 lietas, kuras jūs redzat cilvēkam, patērētājiem ienākot pārtikas veikalā, vajadzētu manīt kā reālu izmaiņu pateicoties zaļajam kursam? Nu, es jau varu sākt, laikam, tad iesam uz to virzienu. Ja. Nezinu, es te īsti nosaukšu. Pirmais, ko es kā pircējs, es tagad nerunāju kā politiķis, kā pircējs, es gribētu mazāk iepakojumu, mazāk atkritumus mājā, jo man personīgi tas ļoti racina, ka viss ir šausmīgi iepakots. Līdz ar to zaļāk iepakojumu. Otrais, ko es gribu redzēt, ja runājām par kā patērētais, es gribu vairāk vietējos produktus redzēt lielveikalos. Un tas ir pašsaprotam, ja mēs gribam izvēlēties Latvijas produktus. Nu, un trešais, laikam, es tomēr domāju, ka vajadzētu kā patērētājām man arī, jā, trešos laikam nepateikšu pat, bet 2 lietas es pateikšu. Es gribētu pateikt, kā patērētājiem tiešā ietekme, ko viņš ieraudzīs, pirmkārt noteikti būs iepakojuma jautājums. Un patiesībā Padomju Savienībā nebija tik slikti no tāda viedokļa, ka iepakojums tiešām bija daudzkārt mazāks un no tā arī piesārņojums mazāks. Protams, kas vēl citas nē, bet tā bija laba blakne. Tas, ko diemžēl nāksies redzēt, ir cīņa par cenām. Cenu jautājums nebūs vienkārši. Viņš dzīvot zaļi nozīmē, tas nozīmē, tas kaut ko maksā. Un tā būs tā dilēma. Bet ar to dilēmu var atrisināt ar to, ka nebūs loģistikā jāvadā tik tālu preces un spiediens būs uz to, ka izmantot vietējo produkciju. Es domāju, ka zaļā kursa veiksmes tās tieši būs no tā, vai mēs dabūsim iedzīvotājs teikt uz borta, ka viņi paši tam piekritīs un teiks, ka mēs to gribam. Un, piemēram, Vācijas iniciatīva, kur viņi saules paneļus ļauj likt un arī sponsorēja no valsts puses līdzfinansēja pat uz katru balkonu Vācijā. Bija ārkārtīgi veiksmīga akcija, ka katrs cilvēks, kurš pamanīja, ka viņa rēķins elektrībā ir mazāks, viņš saprata, ka tas ir par mani šis kurs. Un īstenībā arī Latvijā mēs redzam, ka 2 gados, cik daudz izdarīja vienkārši sākot šo programmu atbalstīt. Otra lieta – tiek pārskatīta lauksaimniecības politika. Un es ļoti ceru, ka vairāk būs atbalsts bioloģiskiem saimniekiem, mazajām saimniecībām, kura preces vienkārši veiklā nav, jo industriālā saimniecība šobrīd vienkārši ar savu daudz naudas apjomu, ko saņem, vienkārši viņi sastāja absolūtais bords, tā ka viņi vairs nevar samaksāt rēķinus. 2 vismaz šīs konkrētas lietas, jo tas būtu jau liels solis uz priekšu. Man personiski ļoti besīja tiešām ļoti daudz iepakojuma, bet es teikšu 3 citas lietas. Un pirmā ir tāda, ko jūs vēl neminējāt, ir tiesības labot. Es ļoti gribu un gaidu to, ka ka mums būs ar vien vairāk tehnikas Eiropas Savienībā ražotas un ieviestas, ko mēs mācēsim labot, un cilvēki, kas pie mums to māk vēl darīt, varēs to izdarīt.
tīra un lēta enerģija. Jau tad, kad mums vairs nenāca mājās, Krievijas gāzi varēja vieglāk uzalpot, bet tas kurs ir jāturpina, un tur no Eiropas mēs gaidām investīcijas. Un trešā lieta ir, kā rīdziniecei, atkritumu šķirošana un iespēja to darīt pilsētā un atbalsts tam. Kundze, jūs prasījāt 3, pateikšu 4. Kā diezgan biežam pircējiem arī Rimi veikalā, kā lielākai daļai gan jau. Pirmais, vēlreiz atkārtošos iepakojums. Man, piemēram, ļoti garšo zefīri, un man kaitina tas, ka ir nevis tikai lielā paka, bet lielajā pakā daudz mazu paciņu, un tur vēl mazākas paciņas, tā kā, teiksim, tā krievu lēle, tur tā matrioška, ja. Es domāju, ka tur var taupīt. Tas ir viens. Otrs, zaļais kurs, mēs esam ļoti ekoloģiski, mēs vēzam tur avokādo, un nezinu no kurienes. Protams, ka es gribētu pēc iespējas vairāk Latvijas produkciju, tas ir arī drošības jautājums mums, ja. Un, protams, kvalitatīvu bioloģisku produkciju arī es vēlētos šeit. Tas būtu vēl 3. svarīgais. Un 4. es būtu ļoti priecīgs par sociālo sadaļu, ja visos lielveikalos pārdevējs vai pārdevēji būtu priecīgi un smaidīgi, jo viņiem ir labs darbs, maz papīri jāizpild un tā tālāk. Labi, jā. Jā, es domāju, ka dzīvot ilgspējīgāk, dzīvot zaļāk nozīmē arī no šā tā atteikties. Vispirms jau dažkārt no savām vērtībām. Atkritumu šķirošana ļoti svarīga lieta un būs mums tagad vairāk konteineri gan pagalmā, gan arī dzīvoklī. Tas ir viens. Tātad maz drusiņa neērtība. Otrkārt, tas var būt arī mazlietiņ dārgāk. Jo, piemēram, mēs ļoti gribētu vairāk atbalstīt bioloģisko lauksaimniecību. Ja mēs pirksim bioloģiskus produktus, atbalstīsim savus zemniekus, bet tas būs arī dārgāk. Par iepakojumu runājot, jā, tur ir jāstrādā, lai mums nebūtu, piemēram, caur internetu tāda krēma burciņa iesaistīta šādā kastē. Tas ir jau direktīvā pieņemts, es esmu pie šīs direktīvas strādājusi, bet varbūt arī mums pašiem vajag aktīvāk cīnīties pret norādot, kur šis iepakojums var būt mazāks, jo tagad jau no veikala plauktiem ir pazuduši vienreizējie trauki lielā mērā. Nu, neiet ar to savu krūzīti, plastmasas ņemt uz benzīna tanku. Paņemiet līdzi savu pudelīti. Atkal neērtība, bet tas būs ilgspējīgi. Tā varbūt nebūs tieši atbilde uz jautājumu, bet ar zaļo kursu jābūt uzmanīgi, gan iebrauc auzās, jo var sanāk, Eiropa tagad sāk pamosties, ka viņi finansē Ķīnas eksportu. Ja skatās tagad Ķīnas saules paneļi, Ķīnas elektromobīļi, vēja stacijas, viss ražo, būtībā viņi izspiež Eiropas ražotājus no savām pozīcijām. Un tās ir darba vietas, Eiropas darba vietas, tā kā bišķi jāuzmanās arī. Paldies! Labdien! Mani sauc Jekaterīna, un es vadu ilgspējas jautājumus uzņēmumu Printify. Un man šodien ir 2 jautājumi, viens par uzņēmumu, viens no manas personiskas pieredzes. Sākšu par uzņēmumu. Es nedaudz paturpināšu arī pirms tam Lidl un Rimi jautājumus, un atgriezīšos tomēr tajā varbūt arī globālajā tirgu. Un mūsu uzņēmums strādā arī globālajā tirgu, un mūsu lielie tirgi ir arī ārpus Latvijas un ārpus Eiropas Savienības. Un mūsu partneri gan ir arī Eiropā, un viņi arī ir Eiropas Savienības likumdošanas subjekti. Un daudzi, diemžēl, atzīst, ka daudz pieminotā iepakojuma direktīvā arī ietekmē viņu un viņu iespējas konkurēt tajā globālajā tirgu un konkurēt ar Ķīnu un citām valstīm. Un tātad kāds ir jūsu plāns stiprināt mūsu uzņēmumus, mūsu ilgspējas uzņēmumus, konkurēt arī globālajā tirgu? Jā. Es domāju, ka arī tāpat kā Latvijā, tā arī Eiropā ir pārprodukcija ar ierēģiem. Ja? Briselē tur sēž 34,000 ierēģi. Viņi visi grib būt noderīgi, vai ne? Un tā viņi mēģina izdomāt, ko mēs vēl varētu paregulēt. Vai ne? Un tā problēma, ka Eiropa kļūst par tādu regulācijas galvaspilsētu visā pasaulē, bet bieži vien ļoti nesaprātīgi, ļoti atrauti no biznesa vidas. Tas pats Latvijā noteikti, diemžēl. Ko var darīt? Man nav atbildes. Nu jā, tā kā bija jāsāk no gala, tad es, kā saka, neraustīsim to mikrofonu vai nesākšu arī. Ko darīt? Abas manas meitas ir mazie uzņēmēji. Un es zinu, kas visvairāk traucē mazos uzņēmējus. Birokrātija, darba spēka kvalificēta trūkums un arī, protams, zināmā mērā šad tad ierobežot
finansējuma pieejamības jautājums. Tātad tas ir visas lietas, kurā ir jāstrādā. Informācijas arī kādreiz trūkst par finanšu iespējām. Es domāju, šo var atbildēt ļoti vienkārši. Tas ir sākts strādāt, bet tas ir jāturpina. Un mūsu uzņēmumi Latvijas apstākļos, kad mums nav dabas resursu daudz, bet ir gaiši prāti, šis virziens, kas mums ir tagad pasaulē atzīts, ja mēs būsim pirmie risinājumu meklēšanā, mēs arī daudz nopelnīsim. Tātad tas ir atbalsts visādos veidos maziem un vidējiem uzņēmumiem. Es esmu ekonomiski liberāls cilvēks, un es uzskatu, ka laba situācija ir tā, kur ja cilvēks uzņēmējs mazs vai liels, ja viņš ir kaut ko izdomājis, kā pelnīt naudu, viņam netraucē, bet palīdz. Mūsu gadījumā, diemžēl, bieži tas tā nav, un arī Eiropas līmenī bieži tas tā nav, tāpēc, ka pēc dabas Eiropas parlaments kā institūcija ir domāta, lai kaut ko regulētu. Diemžēl biznesam regulācija nevienmēr palīdz, un tas ir veids, tas ir iemesls, kāpēc mēs kā valsts atpaliekam kaut kur no Igauniem un Leišiem tagad, un kāpēc Eiropa sāk atpalikt arī no Amerikas un no Āzijas. Līdz ar to mazināt papīrus, mazināt un valstī redzēt, ierēdniecībā redzēt uzņēmējus kā kaut ko, kam jāpalīdz, nevis kas ir jāierobežo. Es piekrītu iepriekšējiem runātājiem, ka mums vajag mazāk Eiropas mazajās lietās, tātad birokrātijā, un vairāk Eiropas lielajās lietās. Birokrātiju mēs varam sākt mazināt Latvijas līmenī, jo Dānijas uzņēmējiem ir daudz mazāka birokrātija Eiropas finansējuma saņemšanā un atskaitīšanā. Lielajās lietās Eiropai ir jānodrošina uzņēmumiem enerģētiskā neatkarība, tātad lētākas cenas, tas var būt lielākiem un ražojošiem, un jādod mērķēti finansējumi tām nozarēm, kurās ir jāattīstās, jo konkurētspēja ir zem katras kritikas, un tas ir jārisina Eiropas līmenī. Es ļoti negribētu, lai Eiropas uzņēmumi konkurētu ar Ķīnas uzņēmumiem, ja mēs samazinātu savas prasības, piemēram, darbinieku sociālās garantijas un cits, lai tā nav Eiropa. Ja? Eiropa mums ir savas vērtības, bet kāpēc Ķīnai un ASV sanāk un Eiropai nesanāk? Tāpēc, ka viņas investē. Un Eiropa neinvestēja. Un Eiropai ir lielākas iespējas aizņemties nekā katrai dalību valstī atsevišķi. Mēs esam to izmantojuši vienreiz, kas bija faktiski Covid-19 laikā, kad tika izdots ar eiro obligācijas. Es neredzu, kāpēc šo mehānismu, šo instrumentu mēs nevaram turpināt liedot jaunu jaudu visai Eiropai un tādā veidā uzlabot Eiropas arī konkurētspēju. Jā, es daļai, protams, arī piekrītu Staķikungam sevišķi par vērtībām un sociālām garantēm vispār, bet kur ir bišķi Eiropas problēma ieviešot dažādas politikas, kas it kā šķiet dīvaini ierēģiem, kas lido 2 reizes dienā, tad, kad tiekāp lidmašīnā, tev stāsta, kad ja trūkst kābeklis, kas zināmā mērā ir zaļā kursa situācijas, pirms liec masku sev, un tad apkārtējiem. Un Eiropa daudzās jomās rīkojās pretēji, mēģina uzlikt visiem citiem pati, smokot nost. Manuprāt, tur ir diezgan daudz ko mainīt dažādās jomās ar kaut kādām liekām, varbūt pārspīlētām prasībām, kas traucē šai globālai konkurētspējai. Jā, tā ir viena no problēmām, ka Eiropā ir standarti augsti, bet trešās valstīs viņi nav augsti. Savukārt tirzniecības līgumi, kas ir noslēgti Eiropas Savienībai, bieži vien atļauj ieviest produktus no dažādām valstīm bez šiem standartiem. Kaut vai piemērs no lauksaimniecības ir par olām. Jā, no Eiropā mums ir standarti, kādiem jāatbilsta. No trešām valstīm mēs varam importēt atsevišķām, kur viss netiek turēts atbilstoši labturības standartiem. Tas ir viens piemērs, un tā ir ļoti daudz te jāpārskat šie starptautiskie līgumi, jāievieš tā teikt spoguļu prasības, tāds kā mums, tā ir viņiem, vai arī jāievieš šis oglekļa pēdas nodoklis, kas tiek importēts no valstīm, kur nav. Paldies, un tagad es uzdošu jautājumu no sevis, no Jekaterīnas, neprastot uzņēmumus. Es dzirdēju tādu teicienu, ka tiesības pieder aktīviem cilvēkiem, tie, kuri iet, pieprasa un cīnās un uzdot jautājumus. Un ilgspējas gadījuma situācija, diemžēl, vai prieku ir pavisam citādāka. Un, ja mēs apmierinām savas vajadzības šodien, mēs nevaram apdraudēt arī nākamās paudzes, apmierināt viņu vajadzības. Un mēs nevaram šodien tērēt resursus, nozāgot no cilvēkiem, kuri dzīvos pēc mums. Un no otras puses, nākamajām paudzēm nav iespēja šodien cīnīties par viņu tiesībām un aizstāvēt viņu intereses. Un
mēs runājam principā par savu nākotni, kad mēs runājam par ilgspēju. Un mūsu nākotne ir bērni, kuri jau ir un kuri vēl nav piedzimuši. Un tad mans jautājums ir, kā man jābalso pēc bišķi vairāk kā nedēļu, lai mani bērni pēc 20 gadiem nevarētu man pārmest, ka es nebiju pietiekami aktīva un necenījos par viņu tiesībām. Es neatbildēšu, kā jums ir jābalso, bet viss, ko jūs minējat, ir absolūti taisnība. Tikai, manuprāt, šobrīd mēs, diemžēl, esam laikā, kad mums ne tikai vide ir jāsaglabā nākamajām paudzēm, bet šobrīd ir, manuprāt, runa par to, lai valsti vispār kā tādu, Eiropu arī kopumā nākamajām paudzēm atstāt. Un šobrīd, lai cik tas slikti nebūtu, mēs esam tieši tādā situācijā un tuvākos gadus būsim, diemžēl. Jā, un ja drīkst, tad acīm redzot arī jāpiebilst ir tas, ka es varu pateikt, par ko vajadzētu balsot, nenosaucot konkrētas partijas, bet acīm redzot partijām vai cilvēkiem, kuri piedāvā saprātīgus risinājumus, kuri nav ekstrēmi vienas vai otras idejas skaļā izkliekšanā, bet prot atrast līdzsvaru un, protams, cilvēki, kas domā par ilgtspēju, cilvēki, kam ir bērni, cilvēki, kas saprot bērnu intereses un arī dažādi sabiedrības slāņi, gan ekonomiskās intereses, gan ilgtspējas intereses. Tātad cilvēki, kuri redz reālus risinājumus un kuri var tos īstenot. Tie ir cilvēki, par kuriem vajadzētu balsot nākamajā Eiropas parlamentā. Paldies! Es ieteiktu, sekojiet gan prātam, gan savai iekšējai balsī un galvenais aiziet balsot. Un tajā būs labi. Bet es jums savukārt ieteiktu balsot par drosmīgiem politiķiem. Es jums garantēju. Visu laiku atradīs kāds iemesls, kāpēc kaut kas ir jāpārskata, kāpēc kaut ko nevajag darīt. Tā Latvijā kļūs jau pa vizītkarti, es gribētu teikt. Un es personīgi uzskatu, ka arī šodien es pārpār dzirdēju tikai attaisnojums, kāpēc mums vajag kaut ko darīt lēnāk, nevis darīt ātrāk. Un nevis meklēt risinājumus, kā mēs varam to izdarīt ātrāk. Un šādi risinājumi ir. Es domāju, ka es tāds zinu. Paldies. Mums dažreiz jautā, kādu ideoloģiju mēs pārstāvam. JKP partija, tur labējie, centrs. Man patīk teikt, veselā saprāta politika. Vienalga, jebkurā jomā, veselā saprāta politika. Paldies. Man ļoti iedvesmoja nesenais Satversmes tiesas spriedums par apaļkoku platumu, kurā Satversmes tiesa arī redzēja tajā, ka satversme, mūsu Latvijas valsts satversme paredz to, ka mums ir jārūpējas arī par nākotni. Tā kā balsojiet par partijām, kas iestājas par Latvijas interesēm, bet lieciet klāt to enerģiju un drosmi, kas piemīt deputātiem, plus pieredzi, kas varētu tās jūsu idejas arī tālāk aiznest. Jā, paldies. Pirmkārt, komentārs tomēr, ka nesatraucieties, bērni jums nākotnē arī pārmetīs neatkarīgi, kā jūs balsosiet. Bet es aicinātu, es pateiktu, par ko nebalsot. Nebalsot par tādām partijām, kā bija, kur mums Ždanoks kundze nepārstāvēja Latvijas intereses. Pavisam vienkārši par pārējām visām var balsot. Jā, varbūt vēl viens jautājums. Es atvainojos, es nestādījos priekšā, kad pirmoreiz runāju. Mani sauc Arturs Severts, es esmu CSR Latvijā valdes loceklis. Ja? Un mans tas jautājums ir, varbūt es sākšu ar nelielu tādu ievirzi. Tad aptuveni pēc 20 gadiem es biju vienā konferencē, un tur bija 3 Baltijas valstīs. Un tur ceļās Lietuva un stāsta par savu ekonomiku, par atomenerģiju. Toreiz tur vēl bija saruna par Klaipēdas ostu, par ražošanu un tā tālāk un tā joprojām. Pēc tam ceļas tur Latvijas politiķi, tur pārstāvji un stāsta par ostam, par dzelzceļu, par meža saimniecību, par visu ko. Ja? Un pēc tam paceļas Igauni un saka, mēs esam par IT. Ja? Un tagad pagājuši 20 gadi un mēs ļoti labi redzam, kas ir par IT, kam ir Bolt, kam ir Skype un kam nav. Kā jūs uzskatījāt? Es saprotu, ka jūs visi plānojat aizbraukt uz Briseli vai kāds tur, kādam arī paveiksies droši vien un īstenosies. Bet atgriežoties pie mūsu nacionālas politikas. Šobrīd, arī šīs sarunas kontekstā izskanēja tāda lieta, kad nav tur īsti jāsinhronizējas, tur nav teiksim, tas viss vienā tādā vienotā spārā tas viss tiek darīts. Kā jūsuprāt, šobrīd Latvijā, ja mēs runājam par kaut kādam ilgspējas lietam, mums ir
teiksim, par to ziņošanas direktīvu atbild tur Finanšu ministrija, par lauksaimniecību skaidrs, par transporta ministrija, tur par vēl kaut ko, tur ekonomikas ministrija mēģina kaut ko darīt, jā. Kā jūsuprāt, vai mums vajag kaut kādu vienu iestādi vai kaut kādu centru, kur normālais tad uzņēmējs, vai viņš ir no Latvijas, vai viņš ir no ārvalstīm, varētu atnākt un normāli parunāt par ilgspēju? Ja drīkst, mums nevajag nevienu papildus iestādi. Mums ir daļa jālikvidē no tām iestādēm un jālikvidē papīri. Tur ir tā problēma. Ja mēs papildus institūcijas taisīsim, vēl sliktāk būs. Bet galvenais vajag cilvēks, kas spēj uzņemties atbildību, viņiem par to nesit. Es teiktu, tas varētu būt arī premjera līmeņa jautājums. Ja ir jaudīgs premjers, lūdzu šos jautājumus arī attiecīgi tad zenāt ministrus un ierēģis, kas savā starpā varbūt netiek galā, kurš par ko ir atbildīgs. Jaudīgs premjers. Man likās ļoti interesanti, ka jūs salīdzinājāt IT Latviju un Igauniju. Es strādāju iekšējā tirgus komitejā, un mēs aizbraucām uz Igauniju, un viņiem ir brīnišķīga prezentācija par sasniegumiem IT jomā. Kad es salīdzināju, kas ir izdarīts Igaunijā un Latvijā, es konstatēju, tieši tas pats ir izdarīts abās valstīs. Mēs, diemžēl, esam bijuši diezgan neveiksmīgi arī savu ideju un panākumu marketēšanā. Bet es gribētu uzsvērt, mums ir Microlink, mums ir Printify un visi pārējie uzņēmumi, un nevar pateikt, ka mums pašlaik nekas nenotiek, piemēram, mākslīgā intelektu jomā. Es pati zinu vairākus uzņēmumus, kuri ļoti aktīvi sāk strādāt, un varbūt tiešām ļaut vairāk strādāt uzņēmumiem, un negaidīt vienu dievu, kas pateiks no valdības darīt to, bet ļaut uzņēmējiem izpausties un palīdzēt viņiem tajās jomās, kas viņiem traucē. Tas ir tas, kas mums būtu jādara. Es esmu pret jaunu iestāžu veidošanu, piemēram, birokrātiju var apkarot esošās valdības ietvaros, tiešām jaunas iestādes gan nevajadzētu. Vecās vēl ir jāpārrevidē un varbūt kādi ir jāslēdz, kur apgrūtina dzīvi uzņēmējiem. Es atceros, nedaudz papildināšu ar Arturu jautājumu. Institūcija kā institūcija, ne, bet drīzāk mums ir ārkārtīgi liels problēmas ar horizontālu jautājumu risināšanu, jo tie visi ir horizontāli jautājumi. Tas ir visos jautājumos. Es varu vienkārši atbildēt. Problēma milzīgi ir tanī, ka mums premjera līmenī ir izbēgšana no atbildības, un tāpēc tiek novalts uz skatu man deputātu. Zaļais kurs ir labākais piemērs. Pieņēma Briselē, kā viņš paaugstināt uz Fit 55 mērķus. Jūs vēl tagad aiziesiet uz katru no ministrijām, tur būs vecie mērķi vēl iekšā. Nemaz jaunais mērķis nav aizgājis līdz departamentam, un kā uzņēmējiem tad ir jāuzvedās transporta sektorā, ekonomikā, pašvaldībām, kā jāuzvedās. Nav aizgājis, ja? Nav sinhronizācija vispār notikusi. Tāpēc, kad no tā izbēg, tāpēc, kad ir jābūt premjera līmenī, mums iepriekš bija konkrēts mērķis. Mēs bijām banku sektora līderis, mēs bijām tīģeris starp austrumiem un rietumiem. Mēs šo identitāti zaudējām. Šobrīd mēs esam tādā Briseles pavadā. Piemērs tam ir ļoti labs. Mēs nav vispār enerģētikas stratēģija, bet mūsu viss ministrija ir aizņemta ar dokumentu radīšanu priekš Briseles. Bet es gan atbalstīju tādu izveidi. Un ar vienu no priekšnosacījumu. Rīgā mums savulaik bija vairākas izpildu direkcijas, kas bija absolūts birokrātijas piemērs. Pilnīgi bezjēdzīgs tāds starposms starp iedzīvotāju un domi, kurš tika likvidēts, un tā vietā izveido šie iedzīvotāju centri, kur iedzīvotājs var aiziet pie profesionāla viena un pateikt, pasaka man, kā to atrisināt. Un viņam saka, lūdzu, šādi to var atrisināt. Un ja tas palīdz, taisam arī jauns, bet vienlaicīgi skatāmies arī, tad vienam jāiet prom, ja viens jauns nāk klāt. Tā kā jūs precizējiet jautājumu, es arī mazliet gribētu vēl piebilst pie šīs atbildes. Man ļoti patīk, jā, es gribētu, tātad es ļoti gribētu piebilst vēl, tā, ka jūs precizējāt šo jautājumu pie tās atbildes, jo, manuprāt, tieši sadarbības jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, un varbūt ne organizācija īpaši nav, bet varbūt kaut kas līdzīgs tāds kā Vācijā ir Zachversteigenrāte. Es nezinu, Antre zina, kas tas tāds ir noteikti ar Lidl strādājot. Vārds sakot, ka kopā darbojas uzņēmēji, zinātnieki, valsts pārvaldes, un tas varētu būt tas ķermenis jaunais vai institūcija, bet katrā ziņā neformalizēta, kura ģenerē idejas un palīdz varbūt iekļauties jaunajās idejās tiem uzņēmējiem, kuri netraucētu varētu savas idejas un atbalstīt īstenot.
Jā, man atbilde ir, ka viena institūcija nevajag. Ilgtspējas mērķi jānofiksē ministra kabineta līmenī attiecīgos dokumentos. Tālāk jau katrā konkrētā jomā ir jāspēj konsultēt, pamācīt par ilgtspējas mērķiem. Nu, piemēram, piena lopkopība attiecībā uz laucamām govīm būs viena mērķa. Tā skaitā, piemēram, atkal kokrūpniecībā vai mežsaimniecībā, kā ieaudzēt pareizi mežu, citi mērķi. Vecais triks ar mikrofonu. Es gribētu redzēt daudzās jomās, un šajā jo īpaši kā sazobē par ilgspējīgu biznesu un valsts sadarbību, kādu atbildīgo čempionu, ka šīs lietas varētu virzīt. Valsts kancelejā, tajā daļā, kas pārnāca no pārresoru koordinācijas centra, bet kas to var turēt rokās un no valsts puses pateikt, ka mēs no uzņēmumiem gaidām kaut ko vairāk, kā tikai darba vietas un pliku peļņu. Paldies! Mums šodien ir vēl kāds ļoti degošs jautājums. Nē, es zinu, ka jums ir daudz. Daram tā, ka mums ir jau laiks iet uz beigām, un es tikai gribētu teikt, ka plānojot šo sarunu, mēs daudz domājām, kas ir tās tēma loks, ko mēs gribam mums uzdot. Mēs esam pieskārušies gan par jūsu viedokli ilgtspējas biznesam, par to, kas ir zaļais kurs, kur viņš iet. Mēs skatījāmies arī nedaudz pieskārāmies tirdzniecības līgumiem, jo man šeit tas būs karstais temats nākamajā sasaukumā. Tāpat būs karstais temats par to, kas ir pragmatiska zaļā politika. Kas vienam ir pragmatisks, otram ir absolūts haoss. Un par šo šīs regulējuma, saprotiet mūs pareizi, biznesam Eiropa ir kā regulējums, ietvars, kurš dod to lielo labo praksi. Un, ja man liekas, ka mēs kā biznesa arī nobriedus tomēr tai sarunai, ka mēs esam gatavi iesaistīties tajā līmenī, varbūt pirms vēl 5-10 gadiem. Arī mana profesionālā karjera bija LDDK, 7 gadus, tas bija ļoti grūti to darīt, saņemt šo viedokli, bet manuprāt, mēs esam ļoti nobrieduši šim viedoklim un esam gatavi sadarboties, tā kā vēlu veiksmi jums vēlēšanās un tad tiksimies iespējams uzreiz pēc tam ar tiem, kas ir ievēlēti. Paldies!